Spānija vēl savu paņems. Spānijai tā spēle, ko viņi nodemonstrēja šajā turnīrā, un ar to paudzi, un noteikti gan Barcelona akadēmija, gan vēl Entās akadēmijas Spānijā gatavo vēl spēlētājs. Viņiem ir spoža nākotne. Viņiem vēl cik spēlētāji neiekļuva izlasē noteikti, kuri varētu tur būt. Un tas, kādā līmenī šobrīd ir gan Spānija, un kādā vecumā ir viņu vadošie spēlētāji, tas pats ir ar Franciju. Tuvākajos gados mums gaida diezgan nopietnas sacensības starp šīm divām izlasēm. Spānijas izlase var kļūt tikai spēcīgāka, jo šajā fināla turnīrā, lai gan viņi dominēja, viņiem spēlētāji visi nebija labākajā formā. Tas pats Niko Viljams. Viņš lielāko daļu no sezonas izlaida. Jamāls arī ieskrējās tikai turnīra otrajā pusē un nespēlēja, nerādīja sniegumus 100%. Par Jamalu vispār bija bažas. Jā, tā kā Spānija var būt vēl tikai labāka, vēl tikai spēcīgāka. Tā kā ar Spāniju būs jārēķinās atkal kādu laiciņu.